Tas, ko cilvēki nesaprot, ka māksla nav propaganda. Protams. Māksla piedāvā dažādus viedokļus un atstāja telpu lēmumu pieņemšanai skatītājiem. Krista Burāne ir teātra un kino režisore, dramaturģe un starpdisciplināru projektu autore. Studējusi filozofiju Latvijas Universitātē un kino režiju Latvijas Kultūras akadēmijā, savos darbos viņa pievēršas sociāli un politiski svarīgiem jautājumiem. Viņas darbi novērtēti ar Spēlmaņu nakts un Lielā Kristapa balvām. Tostarp filma Visi putni skaisti dzied šogad atzīta par labāko pilnmetrāžas dokumentālo filmu. Krista, precīzi viss pagaidām? Jā, pagaidām precīzi. To sarakstu gan jau varētu turpināt vēl plašāk. Jā, jo es principā esmu kādas 3 profesionālas dzīves izdzīvojusi. Tā es jūtu, iepazīstoties, gatavoties intervijai. Un viena no epizodēm, ar ko es personiski Kristu pirmo reizi ļoti plašāk izdzirdēju, bija, protams, ar Māras Ķimeles filmu 2014. gadā Māra. Un Māra Ķimele pati teica, ka dzīve ir absolūts noslēpums. Mans uzdevums šajā sarunā būs atklāt to noslēpumu, cik vien tu spēsi sevi atklāt, vai esi gatavs sarunāt? Protams. Okay. Lūk, un tā filma bija daudzšķaitnaina, un viena no tām interesantākām tādām, droši vien priekš manis kā skatītāja, vērotāja, bija tā saspēle, kur Ķimele sarunājas it kā ar dēlu, Pēteri. Un Ķimele tur saka, ka viņa ar savām izrādēm nevēlas uz skatītāju izdarīt maģisku iedarbību. Savukārt, manuprāt, tu kā režisore, visas filmas neesmu redzējis, bet daudz esmu, īpaši pēdējā filmā Visi putni skaisti dzied, manuprāt, tieši centies izdarīt šo maģisko iedarbību uz skatītāju. Vismaz man tāds sajūta, ka piemēram, politikas veidotājiem būtu jānoskatās šī filma, lai rīkotos. Tad tu esi kaut kas pretstats šajā ziņā, Ķimelei? Es īsti nesaprotu to, kā tu domā, to maģisko iedarbību. Tā, ka tu vēlies, lai cilvēki nevis vienkārši noskatās filmu, iegūst kaut kādas zināšanas, bet seko arī kaut kāda rīcība. Piemēram, to tikai ar maģiju var panākt. Ja mēs visi būtu gājuši ar Harry Potteru vienā skoliņā. Labi, aizmirstam vārdu maģiski, vienkārši ir nepieciešama kaut kāda iedarbība. Tā nav vienkārši filma, kuru tu noskaties, paņem sev fonam un nākamajā dienā aizmirsti. Protams, ka, manuprāt, mākslai ir jāsarunājas ar skatītāju, un šīs sarunas laikā vēlams notiek notikums, izmaiņas, notiek situācijas pārvērtēšana, kurai būtu jāsako darbībai. Un tā varbūt tās ir tā mana specifika tieši kā mākslinieces rīcībā vai domās un arī tajā, kā es veidoju savus darbus, kas patiešām aicina uz rīcību. Un, teiksim, īpaši to var redzēt teātra darbos, kuri pārsvarā visi ir līdzdalības darbi, ne tikai tajā, kā viņi top, bet arī tajā, kā es domāju par skatītāju lomu šī darba ietvaros. Un man ir svarīgi, lai skatītājs tajā brīdī, kad viņš satiekas ar manu mākslas darbu, lai viņš saprastu, ka viņš ir nevis vērotājs, vienkārši kritizētājs vai patērētājs, bet lai viņš kļūst par aktīvu mākslas darba līdz domātāju, savā ziņā arī radītāju, un ne tikai kā tāda individuāla persona, bet lai skatītāju kopums darbojas kā vienots spēks. Un tas, manuprāt, ir tas, ko māksla, patiešām tāda laikmatīga māksla var palīdzēt, arī ja mēs domājam par politiskiem procesiem un par sabiedrības līdziesaistes apjomu, formām un arī motivāciju. Tad vienu pusolīti atpakaļ. Skaidrs, ka mums šodien ir īpaša diena, ka mēs lūkojamies arī mūsu sarunā parunāt par šo pēdējo tavu lielo darbu, kas tikko guva plašas atzinumus. Bet dokumentālais kino, tas tomēr ir kino, kas ir domāts it kā no vienas puses visiem, no otras puses to patērēt, drīkst teikt, kultūra patērē, tomēr specifiska publika. Un tās ir filmas, kur ir jāiedziļinās. Un visticamāk, šo filmu, Visi putni skaisti dzied, lai arī tā tapa
jau kādu laiku, viņi ir bijusi uz vairākām skatuvēm. Tomēr daudzi visticamāk viņu nav redzējuši. Līdz ar to it kā mēs tagad runājam par šo filmu, bet iepriekš bija arī redzams teātrī kaut kādas epizodes pirms šīs filmas. Kā tu raksturot, kas ir šī filmas? Tā ir filma par mūsu mežiem, par mūsu dabu, par mums ir jāsatraucās. Kāpēc cilvēkiem būtu jāskatās šo filmu? Ne tikai tāpēc, ka tā ir iegūst lielāku Kristapa balvu, bet kā tu uzrunā cilvēkus? Kāpēc viņiem jāatnāk šo filmu? Pirms es sāku atbildēt uz šo jautājumu, es ceru, ka viņi neaizmirsīšas. Man aktīvi galvā virmoja jautājums par to maģiju un to, kā ķimeli viņu reprezentēja vai prezentēja un kāds tas bija tas viņas nolūks to sakot. Un, ja es pareizi atceros, tad, manuprāt, viņa tieši teica, ka viņai nav vajadzīga tā maģiskā iedarbība, viņai vajag apzinātību tajā procesā, kā skatītājs skatās viņas izrādes. Viņi negribēja, ka es nevēlos skatītāju manipulēt. Jā, tieši tas. Un man liekas, ka tā ir tāda ļoti cienījama un patiesībā sakot ļoti svarīga mākslinieka pozīcija, jo viņš ir atbildīgs par šīm attiecībām, kas mākslas darba laikā, skatoties viņu, piedzīvojot, viņu izveidojas. Un tur nedrīkst būt šī slepenā, manipulatīvā attieksme, kā skaidrs, ka daudzi arī tā izmanto filmas, teiksim, Holivudas filmas. Sākot ar vēstures notikumiem, tas viss ir manipulācija arī tajā, kādā veidā mākslinieki sistemātiski prot izmantot dažādus paņēmienus, lai raisītu skatītājā noteiktas emocijas. Bet tad atkal, tā kā no otras puses var teikt, bet skatītājiem arī jābūt izglītotam, viņam ir jāsaprot, kas ar viņu konkrētajā brīdī notiek. Bet tā būtība ir tāda, ka tur mēs ar Māru esam droši vien, ka ļoti līdzīgās pozīcijās. Mums ir svarīga šī godīgā saruna un godīgā platforma, kurā mēs satiekam cilvēkus un runājam par tiem jautājumiem, kuri ir mums svarīgi. Vienlaicīgi arī tā kā jau veidojot izrādi par šiem svarīgiem jautājumiem, mēs jau uzreiz domājam par skatītāju, kuram arī šie jautājumi varētu būt svarīgi. Lūk. Un tad varbūt tā filma? Tad kaut kādā veidā pārējot uz otrā jautājuma atbildēšanu, tad man šķiet, ka šī filma ir par cilvēka priekšstatu mainīšanu attiecībā pret to, kas ir daba, pret ekosistēmu. Un man ir svarīgas tās posthumanismu idejas, kas vēlas un tā kā runā par to, ka cilvēkam ir jāsaprot, ka viņam ir jāpavirzās atpakaļ uz dabas pusi, izceļot sevi no centra, izceļot sevi no tā resursu, no tās situācijas, kur viņš skatās uz dabu tikai kā uz resursu. Un jāsaprot, ka mēs esam viena daļa no dabas. Un tas, ka mēs tik ārkārtīgi dominējam un tā kā pakļaujam dabas resursus, vienkārši ir novedis pie klimata krīzes, ir novedis pie šādām ekoloģiskām katastrofām un sugu izmiršanas un vēl daudz. Un vienlaicīgi tas ir palielinājis arī sociālo nevienlīdzību un ir radījis dažādas cilvēciskas krīzes un katastrofas un ir radījis situāciju, kur cilvēki vairs nevar dzīvot savās dzimtajās vietās vienkārši tāpēc, ka viņas ir pārvērtušās nedzīvojamas. Un tā kā šī filma ir par to, ka mēs ieraugam tās balsis vai tās situācijas, kuras mēs neatpazīstam, tāpēc, ka mēs vienkārši viņām nepievēršam uzmanību un mēs neredzam savu personisko saistību ar to kritisko situāciju, kurā mēs tagad dzīvojam. Viscaur filmai vijās ļoti krāšņas dažādu putnu balsis, ko tur slēpjas arī man dažas putnu balsis bija grūti atpazīt. Un noslēgumā bija tāda, jau tuvāk pie titriem filmas beigās, bija tāds uzskaits, kā tad ir mainījušies šo putnu daudzums Latvijā. Tu it kā minot, par ko ir šā filma, tad censties, vismaz es tā sajūtu, ka būtu kaut kā jārīkojās, bet jautājums vai nav par vēlu, vai tas nav bišķiņ utopiski.
Principā, visticamāk, mēs varam saglabāt kaut ko, bet tā kā ir bijis, jautājums, vai tā vairs kādreiz būs. Varbūt tā ainava, visticamāk, Latvijas ainava, mums ir jāpieņem, ka viņa būs pavisam savādāk nekā tā bija mūsu bērnībā vai vēl iepriekšējās paudzēs. Es domāju, ka ja mēs turpināsim saimniekot tādā pašā formātā, kā mēs kā civilizācija saimniekojam, tad, protams, nekas nemainīsies un uz labo pusi neies. Bet ir Eiropas zaļais kurs, kuram, protams, ļoti daudz pretojās, bet ir šobrīd tas ir lamvārds, es pat teiktu, nevis žargons. Bet vienlaicīgi ir šis uzstādījums par to, ka Eiropas valstīm ir vai nu jāatjauno dabas daudzveidība, vai jāmēģina saglabāt tos 30% no valsts teritorijas. Un man liekas, ka tas jau ir labs solis. Vienīgi, manuprāt, traucē galvenokārt jau tā manas iepriekš minētā antropocentriskā pasaules uztvere, kur cilvēkam liekas, ka sev un tikai tā nemitīgā peļņa kā galvenais mērķis vai nemitīgā izaugsme kā galvenais mērķis. Un tad, ja no tādas politikas viedokļa mēs raugamies uz šo jautājumu, tad darīt var daudz, kaut vai tā kā patiešām apņemties šos 30% dabas daudzveidībai saglabāt. Turklāt Eiropas Savienības piedāvājums ir pat, ka tie 30% nav tā, ka viņi visi ir pilnībā saimnieciskai darbībai nepakļaujami. Ka tie ir tādi absolūtie liegumi. Ne, tie ar saimniecību nesaistītie procenti ir tikai 10. Tad tajos 20, kuros tā dabas daudzveidībai būtu jābūt, tur ir atļauts saimnieciskā darbība. Un savukārt tajos 70%, tiek atļauts darīt visu, kas tiek uzskatīts par labu. Un man liekas, tā ir tik maza daļa, par ko mums patiešām vajadzētu iestāties, tādēļ, ka tā klimata krīze, kurā esam mēs, viņa pati no sevis neatrisināsies. Un meži, piemēram, ir viens no tādiem būtiskākajiem ekosistēmas daļām, kas ļauj kaut kā to klimatu regulēt. Es varētu vēl ilgi runāt. Bet... Labi, kā tu pati jūties? Šobrīd ir tas notikums noticis šajā mēnesī. Tu esi iegūsi ar savu komandu šo nozīmīgo Kristapa balvu. Tu esi sajūtusi tādu pašapliecinātību, kā cilvēki izmainās. Šobrīd tev vairāk aicina uz šādu veidu sarunām. Tu vairāk vari stāstīt par šo nozīmi. Kaut kas ir mainījies kopš tās lielās dienas? Man liekas, ka nē. Es, protams, esmu ļoti gandarīta par šo balvu. Īpaši tādēļ, ka viņai tagad 2. gadu ir Jura Podnieka nosaukums. Un ka Andra Cilinska, pasniedzot balvu, teica, ka tā ir filma, kas iet Jura Podnieka pēdās, runājot par sociāli aktīvām lietām. Un man tas patiešām ir pagodinājums, ja man kā dokumentārā kino autorei ir ļauts tagad kaut kādā veidā būt tajā Jura Podnieka meistarības laukā arī. Es tā pie sevis domājot, iztēloties šo sarunu, pirms tam man likās, ka katram no mums cilvēkiem ir kaut kādas bērnības, jaunības, vienalga kādas, vai dzīvē iegūtas kaut kāda mazvērtības kompleksa. Un tad rodās tādi jautājumi par pašpārliecinātības, kaut kādu izaicinājumu citiem. Un tam līdzīgi, man liekas, kad saņem balvu, tad kaut kas labi, tev šī nav pirmā balva, mēs zinām, bet domāju, tas nostiprina kaut kādu, gribās to taisnāko muguru un tam savas bijušajām es pateikt, es to izdarīju. Te mēs varētu aiziet tādā psihoterapeitiskā sarunā. Tu atklāsi varbūt no savas mazvērtības komplekses, jo mēnesi nav. Nē, es varu tev atklāt, ka tajā brīdī, kad es saņēmu balvu, es jūtos absolūti iztukšota. Tas nebija tāds gaviļu prieka un absolūti slīksmes mirklis. Dēļ pašas tēmas, vai dēļ kā iztukšojums? Vienkārši tādēļ, ka tā filma patiešām tapa ļoti ilgi, ļoti grūti, ar dažādām izdegšanas pazīmēm un
un jā, ļoti tādiem grūtiem psiholoģiskiem stāvokļiem. Un, attiecīgi, jāsaka, viņa patiešām ir ļoti daudz no manis paņēmusi. Un man vēl tā, ka jāmēģina savā ziņā atvesļoties. bet vienlaicīgi, protams, ka tas, šī balva iedeva to sajūtu par to, ka bija vērts. Un vienlaicīgi man arī liekas, ka viņa pierāda arī to, ka mākslas darbam ir iespēja uzjundīt cilvēkus līdz jautājumam, ko mēs varam darīt. Jo, teiksim, pēc tām tikšanās reizēm ar skatītājiem, kas man ir bijusi pēc filmas, cilvēki jautā, ko es varu darīt. Tas ir ļoti svarīgi. Bet arī jocīgais fakts vai notikums vakarā man Viesturs Čerus atsūtīja bildīti no kokrūpnieku PR žurnāla Baltijas koks, kur visa pirmā sleja bija veltīta filmai. Kā recenzija? Par to, kā šī filma melo, cik viņa nav godprātīga un tā tālāk. Jā, kā mežrūpnieki ir tie, kas tagad ceļ to Latvijas ekonomiku un vispār ar putniem viss ir kārtībā, bet tas smieklīgākais, ka slejas autore atsaucās uz tādiem putniem, ka viņa liek ziemā tās barotavas un vēro putnus, un pie viņas ziemā barotavā lidos svīras. Tad jau viss ir kārtībā. Bet svīras ir putni, kuri aizlido projām visagrāk. Jā. Un tad viņa redz vārnas, un viņa dzird dzeguzes. Un tas ir vienkārši tas priekšstats par to, kas ir cilvēkiem. Kas ir, ja mums nav pazudušas vārnas un dzeguzes. Rīgā pilns ar kājām. Un Rīgā pilns ar kājām, un arī pilsētā vēl arī zvirbuļu čieps, tad viss ir kārtībā. Bet ļoti liela daļa cilvēku patiešām nav izglītoti tajā, kas ar dabas sistēmu Latvijā notiek, un mēs nemākam nosaukt vārdā šīs vienības. Un ja mēs nemākam viņas nosaukt vārdā, mēs viņas arī neredzam. Un ja mēs viņas neredzam, tad mēs viņas arī nevaram aizstāvēt. Tā ir. Latvijas radio vienā no intervijām, ko es klausījos, salīdzinoši nesen pagājušajā gadā, tu biji aicināti. Un tu vienā no epizodēm tā salīdzinoši kritiski izteicies par to valsts labklājības mērķi, ja mēs nosakām, kas tas mūsu kā sabiedrības mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Tu teici, ka to labklājības mērķi, kas tas ir, un kaut kādā vienā brīdī mums sāka diktēt šis liberālais kapitālisms. Un tad ir jautājums, man liekas, tas ir tipisks, bet man viņš jāuzdod par to, vai par dabas daudzveidību mēs aizdomājamies kādu. Vai tas tomēr nav, ka mēs par tām lietām sākam domāt, ka mēs esam šo materiālo labklājību sasnieguši? Kāpēc to jautāju? Viņš ir kā ļoti prognozējams jautājums, bet ja mēs paskatāmies arī to kaut kādu ideju attīstību, tad mēs zinām, tad materiālās labklājības laikmets Eiropā, vecajā Eiropā bija tie 70. gadi, 80. gadi, kad bija jau dikta pēckara periods, un tad veidojās Eiropā šīs zaļās kustības, un ne tikai zaļās kustības, radās feministu kustības ļoti aktīvas un sāka kaut kādā ziņā pieteikt sev uz politiskās kartes, bet tas ir tieši tad, kad es sasniegtu šī materiālā labklājība. Es tev gribētu piekrist. Man liekas, ka tas bija tas brīdis, kad demokrātija jau bija nostiprinājusies kā sabiedrības eksistences forma, un tas ļāva šīm balsīm līdz tam apspiestajām sākt skanēt. Tas nav saistīts ar materiālo labklājību, bet ar izglītību un ar demokrātiju. Un man liekas, ka es turpinu pieturēties pie šī uzskata, ka kamēr mēs nesapratīsim, ka planēta Zeme ir telpa ar ierobežotiem resursiem, kurā nav iespējama izaugsme, nemitīga izaugsme un nemitīga uzskats, ka peļņas palielināšana ir galvenais mērķis cilvēku attiecībās vai cilvēku darbībā, tikmēr
tikmēr turpinās arī veidoties tas sociālās nevienlīdzības aspekts, kurš ir ļoti cieši saistīts ar ekoloģiskiem procesiem un ar dabas daudzveidības saglabāšanu. Attiecīgi, vēl, man liekas, tas bija pirms 2 nedēļām, vai varbūt tas bija īsāk. Latvijas Universitātē bija tāda angļu vides ekonomista Tima Jasona lekcija. Un viņam ir grāmata un teorija, kas, es tagad neatceros precīzi, bet kas runā par izaugsmi bez peļņas. Ko nozīmē izaugsmes process, kurā mēs izturamies pret to ekosistēmu, kurā dzīvojam ar gādību un kurā peļņas vietā mēs liekam sociālo taisnīgumu un gādību vienam par otru. Man liekas, tā ir ļoti interesanta ideja, kurai, protams, ir ļoti grūti kļūt par kaut ko, vismaz šobrīd šī brīža kapitālisma sistēmā sāk darboties, bet tas ir ceļš. Un, manuprāt, ļoti svarīgs ceļš, lai mēs nenokļūtu tādās anti-utopiskās situācijās, kur pamatresursi, piemēram, kā ūdens vai gaiss, pieder kaut kādai vienai nelielai cilvēku daļai. Ja? Tik pat tādās pamatlietās elementāri. Un vēl man patīk, Igoram Skubenko sarunā ar Aidi Tomsonu teica, ka atkal es ceru, ka es pārāk nesamelošos pārstāstot, bet ka viņš neusticās šiem cilvēkiem, kuru galvenais mērķis ir peļņas gūšana, jo šie cilvēki nekad nedomās par citu cilvēku par solidaritāti ar citiem cilvēkiem un par sociālā līdztiesības kaut kādu procesu iekustināšanu. Es uzdošu vēl vienu nepareizu varbūt jautājumu, tādu nekulturālu cilvēku. Tu filmā rādi tad tos cilvēkus, arī tās ģimenes, kur ir nolēmuši vai jau nocirtuši savus mežus. Un tāds filmas laikā uz viņiem krīt tāda, vismaz es viņu sajūtu, tāda morāla tāda atbildība, ka viņi to ir darījuši. Bet man kaut kā gribās viņus aizstāvēt. Varbūt tāpēc, ka vienkārši gribās kaut kādā pozi ieņemt anti. Man liekas, tas ir kaut kāds mazākais ļaunums. Un filmā neparādās tur tādi, tādi īstie vainīgie, manuprāt, nezinu, tur, kas veido tev politiku, vai nezinu, valsts mežu pārstāvi, nezinu, tur, kas tur vēl dažādi mierkalni, tie, kas lielie mežu izcirtēji ar daudz 10 gadu līgumiem un tā tālāk, kur ir īstie tie, manuprāt, tādas, kas iemieso. Tās parastā ģimenes, viņas bieži vien, viņas to izdara tādas ātro problēmu risināšanai vai nelielas savas labklājības palielināšanai tā tālāk, bet kaut kā gribās atkailināt tos patiesos labumu guvējus. Tad jātaisa jauna filma. Nē, es nekādā gadījumā negribu iemaisīties tur individuālām. Vienkārši man gribējās tādu, nosauksim viņas vārdos. Visi putni skaisti dzied formāts vienkārši balstoties uz izrādes to dramaturģisko līniju. Viņš it kā ienes tādas vairākas epizodes, kurās tiek pausts šo cilvēku viedoklis. Viņi netiek nosaukt vārdā, bet viņš izskan. Protams, viņš neizskan tur izvērsti un mēs neredzam konkrētās sejas, bet man liekas, ka filma iedod arī tādu koncentrētu skatījumu uz meža politikas veidotāju viedokļiem. Savukārt tās ģimenes, par kurām tu runā, kur ir mazie mežu privāti īpašnieki, protams, ka ir ļoti saprotams viņu motivācijas. Un es arī, man liekas, ka tur nebija nekāds nosodījums attiecībā uz šiem cilvēkiem filmā. Tas drīzāk bija par to aktieru iekšējo konfliktu, kur no vienas puses viņi piedalās mākslas darbā, kas vēsta par meža izciršanas un intensīvās lauksaimniecības traģiskajām sekām attiecībā uz dabas daudzveidību. No otras puses, viņi paši ir kaut kādā veidā bijuši saistīti ar to. Man bija interesanti vienkārši
skatīties un tā kā saprast, kā viņi jūtās un saprast to situāciju, kāpēc ar viņu īpašumiem, kāpēc viņu ģimenes ir nolēmušas saimniekot tā, kā viņas saimnieko, bet tur nebija, man liekas, tāds nosodījums absolūti. Bet jā, es šobrīd strādāju pie idejas arī par filmu, kas varētu izgaismot vai saukt vārdā lielāku, kas attiecas uz Latvijas valsts mežiem. Bet vienlaicīgi jāsaka arī šo mazo cilvēku, mazo mežu īpašnieku izvēles ir lielā mērā saistītas ar valsts politiku kopumā un ar to, vai ir šīs kompensāciju procesi. Šādiem noteikumiem. Jā. Viņi spēlē, jā. Man bija interesanti klausīties vienu no tavām intervijām un uzzināt tādu nezināmo, kas tev noteikti, protams, ir zināms, ka tādā agrākā jaunībā, tikko tu sāki savu šo māksliniecisko dzīvi, tu vēlējies veidot filmu par Šleseru. Un tu biji to domājusi darīt, bet nespēji to izdarīt, kā es to sapratu, jo es biju pārāk, iespējams, dusmīgi uz viņu. Un tu nespēji veidot filmas par varoņiem, kas tev nesimpatizē. Tagad mēs redzam, šis Šlesers atgriežas ar vēl lielāku, manuprāt, tādu jaudu. Un ko tur liekas, mēs visi zinām, ka arī citi tavi kolēģi no Dāles teātra šobrīd veido izrādi. Negluži par viņu, bet kur viņš varētu, mēs neviens neesam redzējuši šo izrādi, bet pieļaujam, ka viņš varētu būt tas galvenais tēls. Kā ir tev paši? Tagad tu dosies uz šo teātra izrādi, lai arī kā skatītāji varbūt skatītos uz tēlu, kurš tev nepatīk? Man ir arī tāda īsfilma 2018. gadā saistībā ar Latvijas 100-gadi VPS filmas veidot tādu daudzu režisoru īsfilmu ciklu. Un es izveidoju īsfilmu balstītu uz Rīdzenes sarunām, kur darbojās mums Šlesers, Urbanovičs un Lembergs tādā mākslinieciskā formātā. Tāpēc tajā brīdī jau man likās, ka tad, ja mēs izmantojam mākslu, lai ironiski uz to paskatītos, bet vienlaicīgi arī tā kā atgādinātu skatītājiem, kas ir tie cilvēki, par kuriem viņi joprojām ir gatavi vēlēt. Tas ir mākslas uzdevums, jo tas piedāvā šo publisko telpu un arī laiku, kur cilvēki var kopīgi domāt par savām izvēlēm. Protams, ka es iešu uz šo izrādi, un Šlesers ir malacis tādu reklāmas kampaņu uzbūvēt. Es domāju, ka Dāles teātra direktors vienkārši ir laimīgākais cilvēks šobrīd. Laimīgākais teātra direktors. Bet vienlaicīgi, protams, tas arī uzrāda to, cik ļoti sekla ir daudzu politiķu izpratni par mākslas lomu. Un, diemžēl tas ir kaut kāds tāds, jau 35 gadus tāds ļoti dramatisks un ļoti riskants process, ka politika kultūru vienmēr ir atstājusi marginālijās. Viņai nekad nav bijis pietiekams finansējums, līdzīgi kā ar izglītību. Un manuprāt, tas savā ziņā ir arī iemesls, kādēļ mums ir tik liela sabiedrības daļa, kas pavelkas uz populistiskiem politiķiem, populistiskām partijām, jo viņiem pietrūkst tās kritiskās domāšanas, ko piedāvā māksla. Viņiem pietrūkst brīvības un drosmes runāt par to, kas viņus satrauc. Viņiem ir vajadzīgs kāds tā stiprā roka, ko piedāvā populisti, kas it kā viņus aizstāvēs, bet viņi vienlaicīgi nav gatavi ieraudzīt to, ka šī stiprā roka nevienā brīdī neveidos solidaritātes attiecības ar savu vēlētāju. Tāpēc man liekas ļoti labi, ka šī izrāde notiek patiesībā sakot mums paralēli. Arī bija ideja atgriezties pie Rīdzenes sarunām un uztaisīt tādu komisku darbu un vasarā braukāt pa estrādēm Latvijas laukos, lai vienkārši tādā veidā cilvēkiem atgādinātu. Bet to būtu darījis priekšvēlēšanu laikā. Bet tur jau ir tas
Tur jau ir tas, ko cilvēki nesaprot, ka māksla nav propaganda. Māksla piedāvā dažādus viedokļus un atstāja telpu lēmumu pieņemšanai skatītājiem. Tas, ko dara Šlesers, ir propaganda. Ja? Un viņš varbūt gribētu, lai ir mākslas darbi kā propaganda, bet labs mākslinieks nekad līdz tam nenolaidīsies. Labi, skatoties filmu Māra par Māru ķimeli, ir fantastiski tā sajūta redzēt to veco jauno Rīgas teātri. Kaut kāds tur šarms ir tām visām telpām, kur mēs esam visi bijuši un redzējuši to. Un, protams, tagad es atzīšu, tikai vai jau 2 reizes šo filmu redzēju, pirms mūsu sarunas noskatījos 2. reizi. Un, skatoties to filmu ar tādām mūsdienu acīm, es domāju, turpat visur ir Hermaņa fons kaut kur. Viņš nekur neparādījās, tā neizrādē. Filmā. Atvainojos, filmā, jā. Jā, filmā bija izrāde. Jā, bet Hermans arī šobrīd, piesakot sevi uz politiskās skatuves, burtiski dažas dienas iepriekš, viņš rakstīja savos sociālos tīklos tieši to ierakstu, nedaudz tevi paturpinot. Viņš minēja, ka valstī vajag saimnieku. Ja nevienu, tad vismaz dažus saimniekus, viņš uzņemās to saimnieku lomu. No vienas puses, tu saki, kur kritiku politikas veidotājiem par pārāk nelielu lomu tieši finanšu atbalstu kultūras jomai. No otras puses, mēs paskatāmies, tik daudz cilvēku no kultūras nozares, no tās pašas teātra, kino, ir bijuši aktīvi Latvijas politikas veidotāji. Un arī Hermans šoreiz būs. Varbūt jānotic, ka nāks šāds cilvēks un viņš šīs nepilnības sakārtos. Ļoti labs jautājums. Pirmkārt, man diemžēl jau gadus 4 man šķiet ir liekta iespēja lasīt Hermaņa sociālos tīklus. Jūs nobloķēta? Es esmu nobloķēta. Bet uz izrādēm tu ej? Un es neju uz izrādēm. Jo, diemžēl, nevajag nākt pie viņa šitiem te visiem. Jā, es arī nejūtos gaidīt, bet jāsaka arī, ka jau tās izrādes pēdējās, ko es redzēju, bija tik zemes kvalitātes, ka man viņas vienkārši neinteresantas. Tas ir ļoti interesanti, ka ekstrēmi labēji domājošais Hermanis kaut kā nespēja savilkt kopā to, ka viņa teātris un viņš pats dzīvo no valsts dotācijām. Un ar ministra kabineta noteikumiem, pareizi laikam noteikumi ir, ka dotācija jaunajam Rīgas teātrim tiek piešķirta, lai šajā teātrī tiktu attīstīts Alvi Hermaņa mākslinieciskais rokraksts. Un vienlaicīgi viņš runā par to, ka demokrātija ir sevi izsmēlusi. Tomēr es lasīšu. Nē, to man vakardien izstāstīja. Dažreiz jau dažreiz tās ziņas pie manis atnāk. Jā, pārsūta. Pārsūta man, vai kaut kādi draugi vienkārši nošēro kaut ko, ka deportācijas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu tagad izveikt. Ka mums ir principā jāiedod pilna brīvība cilvēkiem darīt to, ko viņi grib arī attiecībā uz meža ciršanu, bet vienlaicīgi viņš, to gan es centos noklausīties šo interviju, ko viņš bija sniedzis nra.lv. Un tā viņa pieeja par to, ka vienkārši Latvijai jākļūst par tādu kā Vācijas autobāni, kur ātruma ierobežojumi ir noņemti, un tad tie, kas brauc ar mašīnu ar 300 km, var braukt ar 300, un tiem, kuriem mašīna tur valk uz 120, tad tos jau no bāņu parasti noņem. Viņiem tur nav ko maisīties pa kājām. Viņiem tur nav ko maisīties pa kājām, jā. Ļoti dīvainā veidā viņš tā kā mēģina pamatot to, ka tad ieslēdzas lielāka atbildība, bet, un te var atgriezties pie Tima Džeisona, kurš saka, ka situācijā, kur mēs esam, gan no politikas viedokļa, gan no tā, kas notiek ar cilvēkiem skolā,
kādas vērtības viņi apgūst, kur mēs esam orientēti uz egoistisku hedonismu un uz tādu pašlabuma gūšanu, un tā mūsu savtīgās intereses vai egoisms tiek likts kā tā centrālais virzītājs spēks. Tādā situācijā tā kā neviens patiešām nerēķināsies ar otru, kur nu vēl ar vidi, kurā mēs dzīvojam. Un tad Jasonam ir tā tēze, ka būtu tā kā jāmēģina stiprināt tā otra cilvēciskās būtības daļa, kas ir saistīta ar empātiju, ar gādību, ar solidaritāti, ar altruismu. Un politika būtu jābūvē tā, lai šī daļa sāktu dominēt vai lai viņa tiktu izcelta. Jo kamēr mēs par to nerunāsim kā vismaz par līdzvērtīgu komponentu, tam egoismam tikmēr nekas nemainīsies. Ja tevi var izvilkt ārā no tos politiski, sociāli aktīvo cilvēku, bet ieslēgt tevī vairāk to daļu, kas tev vairāk skatās uz to radošo pusi. Šī Hermaņa, nosaukšas viņu par tādu pēdējo izrādi uz politiskās skatos, kur viņš šobrīd ir pieteicis. Kā tu vērtē, tas tāds talantīgi režisēta izrāde vai... Nē, viņa ir talantīgi veidota tādā ziņā, ka skaidrs, ka Hermanim ir ļoti liels sekotāju savā ziņā pulks, viņam ir ļoti liela atpazīstamība. Bet tu notici viņam tam? Es viņam nenoticu vispār. Kaut kā jūs dzīvojat vienā... Nē, mēs nedzīvojam vienā. Vienā valstī, vienā kopienā, tādā ziņā, ka ir kultūras cilvēki, viens par otru runā. Nezinu, es neesmu kultūras cilvēks, bet ja cilvēks, piemēram, Hermans sāk runāt kaut ko par likumību, man šķiet, kas ir tas viņa likumības skāls. Es negribu apspriest viņu privātās dzīves nianses, bet mēs visi apmēram zinām. Viņam ir ekstrēji labējs likumības. Jā, bet jautājums, vai viņam var noticēt? Ne, protams, ka noticēt. Vai viņš vienkārši paņēma, skatās, ka šobrīd kur ir šis trumpisma uzplaikstījums, un es tagad apmēram Ainārs Šlesers vienām metodēm tur mēģina to darīt, un es tagad paņemšu kaut kādas līdzīgas receptes un sakompilēšu un tagad piedāvāšu tādu projektu. Tas, ka viņam var noticēt, tas jau ir fakts, jo ir cilvēki, kas ir noticējuši, un ir cilvēki, kuri pārstāv ļoti līdzīgu domāšanas veidu, un kas viņiem strādā. Savā ziņā tas, ka cilvēki notic šāda veida politikai un šāda veida retorikai, ir arī iemesls, kādēļ es iestājos progresīvajos. Jo man likās, ka ir kaut kā jāmēģina veidot līdzsvars arī tam uz gādību vērstajam un tam solidaritātē balstītajam empātijas politikas formātam. Labi, nedaudz vēl paprovocēšu. Bet ko tu paprovocēši? Tā filma jau pati paprovocēja Māru Ķimeli. Tur tā aizdomājās par sievietes lomu, par feminismu runāja. Un tur tāds teikums, ka sieviete ir radīta no tās vīrieša ribas. Sieviete ir tikai gabaliņš vīrieša, un viņa tā kā uzrunās saule. Tas tu tagad citēji Mēdeju. Jā, protams. Bet viņas izrādē. Saule, kāpēc tu neesi radījusi mani par vīrieti? Tu pati. Kā ar tevīm mūsdienu sabiedrībā? Tu vēlētos būt vīrietis? Es gribētu dzīvot sociāli līdztiesīgā sabiedrībā, kurā man nav jāizvēlas būt par vīrieti, lai es varētu būt laimīga. Tas nav, es jūtos brīnišķīgi kā sieviete, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā vienlīdzība jau nav vēl pie mums atnākusi. Un arī strādājot. To jūt arī kultūras jomā, kur sieviešu īpatsvars, es ļoti nezinātniski runāšu, bet tur sieviešu īpatsvars ir, manuprāt, salīdzinoši līdzsvarā. Arī amatu ziņā. Viņš pat tā kā tajās kaut kādās jomās ir pat lielāks, bet tas ir tādēļ, ka tur tas atalgojums ir tik maziņš.
tur jau tā, tieši Līdzīgi tur kā jau pedagogiem un tā nu, tālāk. tieši tā, tur jau tas absurds un arī tā traģika slēpjas, jo sievietes uzņemas darīt tos darbus, kuri patiešām ir saistīti ar rūpēm par sabiedrību un par to, kāda mēs būsim. Bet vienlaicīgi, un šīs rūpes un gādība viņām ir svarīga kā tāda ētiska kategorija un rīcība vienlaicīgi. Un viņas tāpēc to ir gatavs darīt par tiem mazajiem atalgojumiem. Bet vienlaicīgi, tā kā ja skatās piemēram, uz kino nozari vai uz teātri, tieši kā režijas pozīcijā, tur jau dominē vīrieši tomēr. Un es domāju, ka ir vēl daudz tādas, vai arī augstākās vadības līmeņos jau dominē vīrieši. Jā, tur, nezinu, otrā līmeņa vadītājs, vidējā līmeņa vadītāji ir sievietes, un Latvijā pat tiešām tas īpatsvars ir liels. Es, protams, uzreiz galvā tur šķetinu, un droši vien, ka tev ir noteikti taisnība, ka šobrīd es runāju ar atzinību gūšu režisoru, ļoti daudz runāju par vēl vienu ļoti spilgtu režisoru. Un, jā, bet ja pastāst, kas vada kultūras iestādes, par teātrus un tā tālāk. Lai arī kultūras ministri mums ir sieviete. Un tas ir brīnišķīgi, un Agnes Lāce ir, manuprāt, labākā kultūras ministra pēdējā laikā. Es varētu, tāpēc man liekas, ka atrašanās kaut kādā noteikti, būt par partijas biedru jau nenozīmē, ka tu izslēdz savus kritiskos novērojumus vai kaut kādā analīzi. Man gribās tev paprasīt vienu noslēpumu, es varbūt par daudz prasu par vienu konkrētu tev filmu, bet tiešām tie jautājumi, skatoties filmu, tas ir labi, visticamāk, ka raisās galvā. Manuprāt, mākslinieks Ilmārs Blūmbergs teica filmā Māra, ka labs cilvēks nav labs mākslinieks. Un man bija sajūta, tā bija tikai mana sajūta, es gribēju paprasīt, vai tā ir tiešām vai nē, jo mēs zinām, Blūmbergam vairāk to nevar paprasīt, laiks ir aizritējis. Man bija tā sajūta, ka labs cilvēks nav labs mākslinieks, to viņš saka par ķimeli. Viņš to teica tajā kontekstā, kur man liekas, pirms tam Viktors Jansons teica, ka ķimele ir raganīga un cik viņam grūti bija ar viņu strādāt. Un ka viņš grib, ka viņš būtu gribējis, ka lai ar viņu tur iedzēr vienu špukteli un ir tādās draudzīgās un mīļās attiecībās. Un tad Blūmbergs to komentēja, ka tu nevari būt draudzīgs vienmēr tajā brīdī, ka tev ir jāsasniedz kaut kādi savi noteiktie mākslinieciskie mērķi. Un tad tas labais cilvēks šajā gadījumā ir tāds, kurš, kā Blūmbergs to visticamāk domāja, ka tas ir cilvēks, kurš vienkārši mīļā miera labad paiet maliņā. Bet arī pat filmā arī viņas dēls, it kā dēls, tur bija tāda epizode, nedaudz konflikts, kurš neizvērsās konfliktā, teica, ka mamma, tu vienmēr visu mūžu uzskatīsi mani par stulbu. Viņi tur mašīnā braucot kaut ko tādu diskutēju. Un man šķita, ka Krista gan parāda ķimeli kā labu cilvēku. Un tad man iezagās doma, ko vispār nozīmē labs vai slikts. Tas ir arī jautājums. Un tad manī iedvesmojās nedaudz šaubas, vai Māra Ķimele ir labs cilvēks. Un tad pat atbild man, lūdzu, Māra Ķimele ir labs cilvēks. Labi mākslinieks, to mēs zinām. Es no sākuma nokomentēšu. Es jau sākumā to gribēju to nokomentēt, ka viņa patiešām sarunājās ar savu dēlu Pēteri filmā. Tikai caur Pēters suflēja, caur austiņām. Arī noslēgumā aktieris teica, ka viss, es vairs nevaru, bet tās sarunas patiesībā notika Mārai ar Pēteri, un Toms bija tāds tā kā medijs šai sarunai. Un man liekas, ka cilvēki ir ļoti daudzveidīgi, jo es esmu tāda daudzveidības aizstāve. Protams, ka visiem cilvēkiem ir viņu labās un netik labās īpašības, tāpēc ir jāskatās, kurā brīdī kas prevalē un kādas ir tās motivācijas. Un ja tā motivācija ir klāja sautīga un tikai uz sevi vērsta, tas cilvēks vienkārši viņš nav labs
jo viņš nedod neko pretī sabiedrībai. Viņš ir gatavs iet pāri līķiem, lai sasniegtu savu mērķi. Un tad, man liekas, tas dzīvība un citu cilvēku tiesības uz labklājīgu dzīvi vai uz cilvēka cienīgu dzīvi, uz cilvēka cieņu, ja tās tiek pārkāptas, tad tiek pārkāptas, ja tas, vismaz mans tas morālais kodeks, un man liekas, ka tā nav laba rīcība. Jā, bet visticamāk, ka ar visiem cilvēkiem ir iespējams atrast kaut kādus saskares punktus, kuros mēs vismaz varam atrasties tādā sarunas līmenī un viens otru neaizskart. Man liekas, ka tā ir šausmīgi svarīga lieta, ka mēs arī tajās konflikta situācijās, un mums apkārt ir milzums daudz konfliktu, un viņi tikai pieaug un pieaug, un ka mēs mēģinam mierīgi sarunāties un mierīgi mēģinam saprast viens otru. Tas pat nenozīmē, ka ir jāvienojas, bet ir jāsaprot. Un tad jāmēģina tā kā atrast kopsaucējs, lai mainītu to, kas skar lielāko cilvēku daļu. Jo tā situācija, kurā mēs šobrīd esam, ka tā varas elite un resursu turētāju elite ir tur tie daži procenti no civilizācijas, tā nav normāla. Par tavu individuālu tādu aktīvismu. Nav noslēpums, ka tu esi ļoti bieži manīta gan Brīvības bulvārī pie ministra kabineta, gan Vecrīgā pie Saeimas, piketējot, kas varbūt no tādiem sabiedrības elites pārstāvjiem nevienmēr ir sagaidāms. Parasti šie cilvēki kaut kādā ziņā dzīvo tādā labbūtībā, un viņi nav visos piketos redzami pirmajās rindās. Kā tu jūties šajos piketos? Nezinu, tu izlādējies, dusmojies, tu esi klusā vērotāja, vai tu skaļos saukļus sauc? Jo man šķiet vienmēr tādiem mūsu introvertējiem latviešiem pikets kā pats par sevi jau ir tāda baigā piespiedu forma. Tur aiziet tu jūties tāds margināls kaut kādā ziņā. Vismaz es, kad arī esmu piedalījies piketos, man liekas, tas tā kā nedaudz nērti. Kā ir tevīm? Vairākus no tevis nosauktajiem piketiem es pati esmu organizējusi attiecīgi. Īpaši pie ministra kabineta. Jā. Bet es esmu aktīva piketētāja tajā brīdī, kad es nolēmu vai palīdzēt viņu organizēt vai viņā piedalīties, jo tas ir mans kā pilsoņa līdzdalības formāts. Un man kā māksliniecei, kas strādā ar līdzdalības formām, tas liekas absolūti normāli un vajadzīgi. Bet patiesībā sakot, es varbūt varu atkāpties vēl uz tādu savu senāku dzīves pieredzi. Un to laiku, kad strādāju Latvijas Universitātē un vadīju izglītības filozofijas centru, tad tā programma vai tā kustība, kurā es darbojos, saucās Filozofija bērniem. Un tā ir 70. gados Meķu Lipmana veidota kustības, kuras sākums ir Amerikā, bet kas principā balstās tādus pragmatismus, džuju filozofiju. Un kur tas centrālais jēdziens mācību procesā ir jautātāju pētītāju kopiena. Tā klase, tie cilvēki, kas mācās kopā ar skolotāju, kļūst par šo kopienu, kas jautā un pēta, tad viņi kritiski analizē, viņi radoši sintezē tās problēmas risinājumus, viņi savstarpēji ir empātiski, jo viņiem ir nepieciešama šī kopīgā pētīšana, un viņi ir gādīgi viens pret otru, un viņi sadarbojās. Un tad, lūk, tas ir viss. Tas ir tas pamats, ar ko es arī tā kā pabeidzu savas filozofijas studijas, un vienlaicīgi, kas ir tas, ko es praktizēju jebkurā savā darbības formā dzīvē. Man liekas, ka ja sabiedrība kļūst par šādu jautātāju, pētītāju kopienu, kuras sadarbojas, lai atrisinātu problēmu, un viņi saprot, ka šī problēma nav atrisināma kliedzot vienam uz otru, un viņi ir atrisināmi tikai tad, ja man patiešām interesē tavs viedoklis, ja esmu gatava viņā klausīties, ja esmu gatava pārjautāt, ja man kaut kas nav skaidrs, ja es esmu gatava piedāvāt interpretācijas vai risinājumus, tad
tad mēs nonākam pie problēmas atrisinājuma. Bet Un- pikets ir agresijas forma. Tā ir kliekšana tomēr. Nu jā, un tad ir. Piedod, Jā, bet tā ir dusmošanās forma. Jā. Tā ir dusmošanās forma, un ir arī ļoti labi šīs dusmas akceptēt un viņas izlaist ārā. Bet vienlaicīgi tas ir tāds izmisuma solis jau. Tas ir vienkārši simptoms, kas parāda, ka iepriekšējā darbība, kurā mēs esam līdzdalīgi vai neesam varējuši būt līdzdalīgi, ir novedusi pie neatrisināta jautājuma. Un tad, kad tevi vairs nedzird, tad tev, protams, ir jārunā skaļi. Tā ir tāda jau izmisuma forma patiešām. Lūk, bet man liekas, ka ja mums tā izglītība savukārt veidotos tādā jautātāju pētītāju kopienas formātā, kur mēs skolā mācāmies nevis tikai konkrētas zināšanas, bet patiešām mācāmies sadarboties, mācāmies būt šīs sabiedrības modelis, tad mums varētu iet labāk. Mans pirmais izgājiens uz piketa organizēšanu, vai mana pirmā skatuve bija tie 2 piketi Pērnavas ielā Jā. ar koku kasteņu alejas aizstāvību, Tramvaju saistībā ar kapu tramvaju sāgu. Un tie koki tur joprojām stāv. Skaidrs, ka šie 2 piketi nebija tas spēks, kas visiem lika atkāpties no šī projekta, bet vienlaicīgi viņi bija ļoti būtisks komunikatīvais līdzeklis, lai vietējie cilvēki, kas dzīvo Pērnavas ielas, vispār uzzinātu par šādu plānu. Un tad viņu apvienošanās un viņu kopīgais darbs bija tas, kurš kaut ko pamainīja. Šis bija viens no tiem redzamajiem sabiedrības tādiem aktiem, kur Rīgā sāka tā intensīvāk veidoties vispār tāda apzinātība par apkaimēm. Un kad apkaimē cilvēki sāka, protams, vienmēr ir bijuši, ja, tur komiskās laikos, tur Šlesers lielās, ka viņš bija no ķēngaraga un viņš jūtās kā ķēngaragu zēns, ir tāds identitātes, bet Rīgā vienmēr ir bijuši, man liekas, izaicinājums ar tādu lepošanos, no kuras apkaimes tu nāc. Un tagad es manu, ka ļoti daudz saka, ka es esmu no Āgenskalna, viņi nesaka, ka pirmais es no Rīgas, bet man liekas, ka jūs bijat viena no tiem, kas kaut kā to kopienu, ka tā nav tāda vienkārši. Jo rīzniekiem vienmēr šķita, ka tas nav mūsu problēmas. Mēs dzīvojam tādā lielpilsētām, tur dažus kokus izcērt vai nē. Tas sakrita laikā. Es nezinu, vai. Jā, bet vienlaicīgi, protams, ka tie piketi nevarēja notikt bez jau milzīgā pilsētā cilvēkiem darba, ko viņi bija ieguldījuši, un lielo kapu draugu kopienas. Bet man liekas, ka tālāk tā apkaime, kas veidojās. Brasas apkaime tur veidojās. Jā. Noslēdzošais jautājums. Jau atkal vienām intervijām tu teici, ka, es pārfrāzēšu, ja kādreiz vai kāds veidos kādu dokumentālu filmu par tevi, tad to varētu nosaukt, es redzēju āpsi, kurš nodurca nazi šādā nosaukumā. Ļoti ironiski, bet skarbi, cik es saprotu, tiešām ieraudzīju to āzi, kas tika pateicos, āpsis, kurš tika nodurts. Bet kā ir tagad? Tomēr laiks pagājis, un tu esi vēl vienu Kristapu saņēmusi. Iespējams, tu tagad atzīsti, ka tu būtu, ja rastos tādu filmu, tad tu būtu varbūt tādu cēlāku, greznāku filmas nosaukumu pelnījis. Kaut ko varbūt par putniem, vai joprojām par āpsi. Tas āpša nosaukums vienkārši raksturo to, ka es esmu cilvēks, kurš ierauga dažādas šādas situācijas. Un tu nevari izdzēst. Es viņas nevaru izdzēst, un reizēm viņas ir ārkārtīgi absurdas un smieklīgas un vienkārši neticamas, bet ar mani notiek šādas neticamas lietas. Tā kā āpsis kā ar nazi nodurtais āpsis kā metafora joprojām var palikt. Bet es arī netaisītos kaut kā iejaukties filmu veidotāju radošajā procesā. Šo sarunu viņi tagad mēģinās saprast, uz kuru pusi jāšķorē ar nosaukumu. Labi, tad drīkst palikt vēl pagaidām āpsis. Paldies tev par sarunu. Paldies tev. Paldies, ka pieslēdzies raidījumam Prognoze. Ja vēlaties vairāk šādu sarunu, atzīmē ar patīk, dalies ar epizodu un abonē.
Tiekamies nākamreiz!